Čau, prieks Jā. ar tevi parunāties. Jā, prieks, ka mums izdevās savienoties. Paldies tev par uzaicinājumu. Droši vien, ka liela daļa, kas šo skatās, kas seko zooteikai un arī neapēd zemeslodī, jau ir kaut cik lietas kursā par to, kas tas īsti ir. Tomēr es tevi lūkšu īsumā pastāstīt, ja zooteikai seko cilvēki, kas nekad nav dzirdējuši, kas ir neapēd zemeslodi. Jā, kas tas tāds ir? Protams, man patīk teikt, ka tas ir garšīgākais izaicinājums, kurā tu piedalīsies. Tāpēc, ka tas ir viss parunā pēdienu un tu iemācies pagatavot garšīgas maltītes, dažādas dārzeņus, pākšaugus, produktus, ko varbūt ikdienā tik labi nemākam vai esam piemirsuši, kā gatavot. Tas ir viens. Protams, tad kāpēc vispār šis izaicinājums? Tas nav vienkārši pagatavot garšīgu ēdienu, tas ir pagatavot garšīgu ēdienu bez gaļas un arī bez citiem produktiem atkarībā, kuru līmeni tu pieņem. Tātad izaicinājums neapēc zemeslodē ir apņemšanās uz mēnesi, ēst mazāk gaļas un citu dzīvnieku produktu. Un tad, tu vari izvēlēties savu līmeni, tāpēc tas arī ir diezgan vienkāršs izaicinājums, man patīk teikt, tāpēc, ka nav uzreiz jāiet uz pilnu banku, nav uzreiz jāiet tikai vegāniski. Var sākt ar pirmo līmeni, kas ir 3 dienas nedēļā, neēst gaļu, un tas ir pa spēkam visiem. Tā kā tā ir apņemšanās ēst tāpēc draudzīgāk. Un kas ir tie galvenie, tavuprāt, galvenie pamatojumi, tādā faktu tēmu ziņā, zinātniskas izpētes ziņā, kas stiprina šo aicinājumu? Protams, virzieni dažādi, iemesli dažādi. Mēs katru gadu arī prasam cilvēkiem, kāpēc viņi piedalās izaicinājumam, un tad tas viss dalās diezgan līdzīgi. Daļa piedalās tāpēc, ka veselības iemeslu dēļ viņi grib uzlabot savu veselību, ēst vairāk dārzeņus. Citi piesakās, tāpēc, kad ir dabas izaicinājumi, vīda, klimata pārmaiņas, un viņi grib samazināt savu ietekmi uz vidi. Citi ar to piedalās, tāpēc, ka vienkārši grib receptes pamēģināt un ko jaunu izmēģināt, dažādot savu ēdienu. Citiem arī dzīvnieku aizstāvība, tas noteikti taviem sekotājiem arī svarīga tēma. Tā kā iemesli ir daudz un dažādi, kāpēc pieteikties. Jā, tas prieks, ka tas nodar tiešām cilvēkiem ar visādu motivāciju. Tas manuprāt, ļauj iekļaut tiešām daudz vairāk cilvēkus. Jā, tieši tā. Es gribēju piebilst arī, ka cilvēki pieskarās varbūt ar vienu motivāciju, bet tad pēc tam, ejot cauri izaicinājumam, lasot to informāciju, ko mēs sūtam, jo mēs sūtam par visām šīm lietām, par visām tēmām, kad cilvēkiem arī pēc tam izglītojas, uzzina vairāk, un tā motivācija var arī pēc tam mainīties vai papildināties. Tas arī ir interesanti. Jā, es esmu arī pats līdzīgi. Es par šīm tēmām sāku domāt caur tādu ētisko motivāciju, ar domu, ka es gribu saprast, vai tiešām mums ir obligāti jāēd dzīvnieki, vai mums ir obligāti viņi jānogalina, lai mēs būtu pēduši un veselīgi un tā tālāk. Un tajā izpētes procesā es aizvien vairāk atradu informāciju saistībā ar veselību, saistībā ar vīdes ietekmēm, ka tas jau palēnām to motivāciju apauga ar zināšanām, ar izpratni par to pārējo, un tas sākotnējais, joprojām varbūt ir pat kodolā, varbūt pat kādam pamainās, un ne, ka tas galvenais motīvs, bet tas ir ļoti interesanti, ka mēs varbūt arī psiholoģiski kļūstam atvērtāki informācijai par tām citiem aspektiem šajā tēmā, ne? Kas varbūt agrāk nelikās tik svarīgi un interesanti. Jā, tieši tā, tāpēc, ka, varbūt tāpēc, ka ēdiens jau ir tāda kutelīga tēma. Jā, negribas jau, ka tev kāds kaut ko saka, kā tev vajadzētu ēst vai ko, un tāpēc cilvēkiem vienmēr ir diezgan spēcīgi tā aizsardzības mehānisms, ka tev saka, tur nevajadzētu ēst tik daudz gaļas vai vēl kaut ko. Bet tad, kad tu izdari to pirmo soli un tu pamēģini un tu iemācies kādu jaunu recepti, tu atklāji, kur ir tāds produkts, kur šis patiesībā ir garšīgi, un tev ir, tā kā, tu zini, kā to izdarīt, tad pavarās arī nedaudz vairāk tieši tā, kā tu saki, tas, ka tu arī esi uzņēmīgās tam, kāpēc. Tad tāds, tas patiesībā ir dabai draudzīgāk, kur 1 reizi nedēļā, 2 reizes nedēļā vai nav, cik tur ēst mazāk gaļas, un tad es zinu, kā es varu uztaisīt šito garšīgo maltīti, kāpēc tad man to nedarīt. Un par tevi pašu, tu esi Lilita Kenta, tu esi dzīvnieku brīvības projekta neapēd zemeslodī vai izaicinājumu vadītāji. Ko tas īsti nozīmē, cik ilgi tu to dari, kāda ir tava loma tajā visā? Jā,
mans stāsts ar to visu. Un jā, starp citu, varbūt personiski, kā tev šīs tēmas kļuva aktuālas, interesējošas? Nu, patiesībā man šeit tas ir man foršs stāsts, jo es uz šīm visām tēmām nonācu tieši caur izaicinājumu pati. Pirms 3 gadiem es neko daudz nezināju par to, kā pārtika saistās ar vidi un, labi, ar veselību, jā, bet ar vidi nē. Un man rūpēja vidas aizsardzība, es darīju tās lietas, ko cilvēki parasti dara, taupu ūdeni, aizver krānu, iet ar daudzreiz lietojumiem maisiņiem uz veikalu, riteni pārvietojas, visas tās lietas, ko mēs darām, tāpēc, ka mēs gribam kaut ko darīt, un to mēs varam. Un tad es vienkārši pilnīgi nejauši uzgāju internetā mājaslapā pēc zemeslodi.lv, un tad es tā pastījos, un man šķiet, es neēdu ļoti daudz gaļas. Varbūt es varētu pamēģināt veģetāro izaicinājumu. Es nezināju, ka tas kaut ko arī maina, un atsūtīs bezmaksas recepts, kāpēc nē. Tāds pavisam kaut kādā ziņā vienkārši, bet interesanti man šķiet. Un jā, tad man sāka nākt šīs receptes, sāku lasīt par šīm tēmām, uzzināt vairāk, un tas man ļoti, ļoti ieinteresēja, un man šķiet, pēc kā vienkārši mēs esam sabiedrībā pieraduši par to nerunāt un nedomāt īsti par to, no kurienes nāk tas ēdiens, ko mēs patērējam, kas ir aiz tās paciņas, ko mēs veikalā paņemam. Un šis bija tāds acis atverošs, kā saka, brīdis, kad es sāku par to vairāk domāt un sapratu, ka jā, kāpēc gan to nedarīt, kāpēc neēst vairāk augu valsts. Jā. Un tad, tas bija pirms 3 gadiem. Un ziemā, bišķiņ pēc, man šķiet, tas nebija janvārī, tas bija pēc izaicinājuma tāda aktīvā brīža, bet es arī biju tajā laikā Francijā dzīvoju. Un tad es pieteicos, tad sāku to veģetāro līmeni, tad es domāju, labi, es mēģināšu tagad veģetāri dzīvot, bet man tur vēl kaimiņienē bija vistas, kas skraidīja pagalmā, un visu laiku olas piegāja. Tur bija tā situācija, tad tā kā veģetāri kādu laiku dzīvojos, un tad vasarā atnāca uz e-pasta ziņa, ka dzīvnieku brīvība meklē jaunu cilvēku, un pēc zemeslodi izaicinājumam, un man šķita, es esmu tādā dzīves posmā, kurā īsti nezināju, ko tālāk darīt, nebija īsti apmierināta ar to, ko es tad darīju, un man šķita, ka tā būtu lieliski iespēja dot atpakaļ, jo man izaicinājums tiešām mainīt dzīvi uz labo pusi, un es jūtos daudz labāk par visām savām izvēlēm. Tā kā, jā, man ļoti gribējās kaut ko tādu sniegt arī citiem, un tad es pieteicos, tad es esmu. Starp citu, cilvēki, kas šo skatās, jūs arī varat uzdot kādu jautājumu Lilitai. Cerams, ka pamanīsim, nepalaidīsim garām. Ja nesanāks atbildēt šajā tiešraides laikā, tad turpat komentāros. Varbūt jums ir kaut kas nāk prātā, ko jūs gribētu noskaidrot. Bet, jā, par tevi pašu turpinot, kas īsti ir tas, ko tu kā šī izaicinājuma projekta vadītāja dari? Kādi tavi pienākumi? Kas ir tavi izaicinājumi šajā sakarā? Tā īsumā es laikam organizēju visu. Tā kā man atbildība ir, ka izaicinājums noris un ka tas noris veiksmīgi. Un tas ietver sevi ļoti daudz. Pirmām kārtām tas ir darbs ar brīvprātīgiem, mūsu lieliskiem brīvprātīgiem. Atrast viņus, iesaistīt viņus, palīdzēt viņiem, lai sagatavotu atjaunotu saturu. Katru gadu, tāpat arī sociālo tīklu saturs, piemēram, mūsu saturs ir brīvprātīgo veidots. Tā kā mēs esam ļoti pateicīgi visiem, kas iesaistās. Tāpat šogad arī, piemēram, mājaslapu jaunu izveidojām un jaunu identitāti, un tad būtībā to visu organizēt. Tas ir liels darbs. Tāpat arī ar partneriem piesaistīt partnerus, lai izaicinātu dalībniekiem lieliskas iespējas arī apkārt pie uzņēmumiem iegādāties šos produktus, lai būtu atlaides, lai būtu foršas citas aktivitātes, kas notiek. Jā, tāpat arī runāt mēdījos par izaicinājumu par šīm tēmām aktualizēt. Interesi no mēdījiem tiešām šķiet ir liela, diezgan daudzos dažādos, gan TV, gan radio, citur es esmu manījis. Jā, tieši tā. Gadu ar vien vairāk, jo man šeit izaicinājumi piesākumos ļoti daudz mums pašiem bija jāmēģina uzrunāt mēdījus un lai stāstu par šo, tad jau gandrīz pašiem vispār nekas nav jādara, viss tikai nāk pie mums un saka, mēs gribam uztaisīt rakstu vai tur nofilmēt kaut ko. Tā kā jā, ļoti forši tiešām, ka tas tiek aktualizēts Latvijas sabiedrībā un runājam par ēdienu.
Jā, droši vien mediji gan saprot, ka tā ir globāli nozīmīga tēma, ko apstiprina visādi citi žurnālistikas materiāli, vai ne, citi rakstījumi un video, kas parādās. Gan arī, es domāju, nebūtu nesvarīgs ir tas, ka stāstīja ziņas par zemeslodi un vispār par dzīvnieku tiesībām, par vegānismu, veģetārismu ļoti piesaistā cilvēks. Un tur komentāros noteikti daudz vairāk lietas nekā par daudzām citām tēmām. Līdz ar to ir vairāk iemeslu, kāpēc šī tēma mēdījiem interesē, es domāju. Jo tas ir kā karsts temats. Svarīga un kontroversiāli, jā, kā jau mēs minējām par to ēdienu cilvēkiem. Uzreiz tuvu sirsniņai. Ignorēt to vairs mūsdienās tiešām nevar, kā tas bija iespējams agrāk, vai ne, pirms 5, 10 un vairāk gadiem. Jā, noteikti. Klimata pārmaiņām pieņemoties spēkā, man šeit tas būs tikai arvien aktuālāk tagad katru gadu. Man šeit jau pat šogad, es domāju, varbūt tas, ka šogad mums ir rekordliels dalībnieku skaits par 3000 vairāk nekā pēdējos gados bijis. Es domāju, tas varbūt arī ir saistīts kaut kādā mērā ar to, ka Latvijā pagājušo gadu mēs ievērojām vairāk šīs sekas, un tas varbūt nav vairs tik tālu. Kaut arī tāpat, par laimi mums nav ļoti liela šīs sekas, nav liela katastrofa, vismaz pagaidām, tomēr tāpat redzam, bija sausuma periodi, augstuma periodi, ražas problēmas, tādas problēmas, plūdi. Tā kā redzam, ka tas nāk arī par mums, un es domāju, tāpēc cilvēki aizdomās arī nedaudz vairāk par šo. Jā, es gribēju vēl piebilst, ka 13,000, ja nemaldos, šogad dalībnieki, vairāk kā 13 jau. Un vēl par to, ko tu saki, ka šogad iespējams, vai pagājušā gada laikā mums nācās Latvijā piedzīvot vairākas dabas kataklizmas, kas vismaz ekspertu skatījumā ir cieši saistīts ar klimata pārmaiņām. Un to arī, es gribēju tev jautāt, kas tieši ir noticis pagājušā gada laikā, un tu jau uz to daļai atbildēji, un man nāca atmiņā, ka rudenī, neatceros, varbūt septembrī, tas bija Vērmansdārzā, notika jauniešu klimata kampaņas, ja nemaldos, rīkot tādu kā performanci tieši par klimata pārmaiņām, un tur bija pieminēta gan rūpniecība, gan industriālā lopkopība, gan mežu izciršana, gan fosilais kurināmais, un tur arī tajā performancē tie mazie tādi stāstiņi, etīdes, ko izspēlēja, tas arī saistījās ar pēdējā laika dažādiem tādām vides dabas kataklizmām, ko Latvija arī ir piedzīvojusi. Un tā skaitā tur Jākapilī mazīgie plūdi un vēl šis tas. Un tas noteikti ir redzamāk, skaidrāk jāsaista ar to, ka jā, tas nav nejauši, tas ir apstiprinājums tam, ka tiešām klimata pārmaiņas ir reālas, un mums tagad ir, diemžēl, pienācis laiks aizvien vairāk to redzēt taustāmā un, diemžēl, visādās nozīmēs sāpīgā veidā. Tas finansiāli izmaksās sabiedrībai daudz, ko tas psiholoģiski izmaksā, un tas degradē dabas vidi un tā tālāk. Tieši tā. Ir krīze, bet, kā mums patīk teikt, ir arī iespēja. Ir iespēja kaut ko darīt tā labā. Protams, valdībām un lieliem uzņēmumiem ir jāstrādā šajā virzienā, bet arī mēs katrs varam darīt. Tā ir aizaicinājuma vēsts, ka saliekot kopā mūsu visu mazās darbības, tas kopā aizveidojas liels veselums. Un ir svarīgi kaut ko mēģināt darīt. Un tā, man šeit vienkārši pārtika, tas, ko mēs liekam uz saviem šķīviem, tā ir visvieglākā lieta, ko mēs varam darīt klimata efektīvākā. Ja mēs neskatāmies kaut kādām tādām lietām, kā tur saules paneļi vai elektroauto, ko ne katrs var atļauties, un tas nav tik vienkārši izdarīt, bet nopirkt pupiņas gaisa vietā nedēļā, to var izdarīt jebkurš. Un tad, kad jau sāk iemācīties apgūt, var arī vairāk, un tā ietekme tiešām ir liela. Šajā sakarā diezgan bieži dažādās diskusijās parādās atsauce uz, ja nemaldos, 2018. gada Oksfordas pētnieku secinājumu, ka tieši pārēju uz augu valsts uzturu ir angliski, tur tas nosaukums bija single biggest, tā kā atsevišķi ietekmīgākā lieta, ko mēs individuāli varam darīt, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Un tādā ziņā tas absolūti nav mazsvarīgi, ka es esmu viens cilvēks, bet
Tas ir kā domino efekts, ka, ja es to daru, tad kāds to pamana manā ģimenē vai draugu lokā un iedvesmojās vai uzdod jautājumu, kā to labāk darīt, kāpēc tiek darīts, un tā jau tas izplašās, kā jebkura tāda sabiedriski nozīmīga ideja. Jā, mēs jau redzam uzlabojumu katru gadu, es domāju, arī vidē, jo, es domāju, tieši tā kā pārtikas vidē mēs redzam to, ka arvien vairāk ir produktu, arvien vairāk ir iespējas paēst ar vegāniskā runājām. Tā kā, varam, redzam, ka sabiedrība attīstās un ejam uz priekšu. Man likās fascinējoši atrast, ka jau pirms 100 gadiem latviešu valodā vienā preses izdevumā bija runa par par vidi saistībā ar gaļas ēšanu. Tas bija lekcijā pirms jau gandrīz 10 gadiem, ko es gatavoju par pagājušā gadsimta sākumā Latvijas veģetāriešu biedrību, gan Rīgā, gan Liepājā, un caur periodika LV datubāzi var atrast visus šādus tā laika rakstus, un tur bija no 1928. gada rakstīņš, mazs rakstīņš ar nosaukumu vai zemes trūkums uz zemes lodes. Un tur bija tāds fragments, es nolasīšu tikai īsti citātu, vienu teikumu. Lielbritānijas zinātņu asociācijas lauksaimnieciskās sekcijas priekšsēdētājs Daniels Halls Londonā savā referātā aprādījis, kā ar lauksaimniecības ražu nebūs iespējams uzturēt cilvēci, kura ātri vairojas. Viņi jau runā tajā laikā, ka tiešām cilvēks skaits diezgan strauji pieaug. Un līdz ar to pieaugs vajadzība pēc pārtikas. Un viņš saka, pēc viņa domām stāvokli varētu glābt, ja pārietu uz vegetarianismu, kā toreiz sauca veģetārismu, un pārtraukt spirta izgatavošanu no labības. Tad to labību varētu izmantot cilvēku barošanai. Un tas bija jau 1928. gadā, tā ka pēc 2 gadiem jau būs pagājuši 100 gadi, kopš tas ir pieminēts. Un iespējams jau pirms tam to pieminēja. Un, protams, tas apsvērums saistībā ar vidi klimatu ir drusku citādāks, saistībā ar bādu vai ne, un cilvēks, bet nav tā, ka šīs tēmas arī ir pavisam jaunas. Protams, tas transformējās un aizvien vairāk mūsdienās ir pētījumi, kas iet detaļās un tiešām mēra, kāda tad ir kā pārtikas produktu ietekme. Un to jau pirms kaut kādiem 20 gadiem, es vismaz neatceros, ka par to runāja tik detalizēti, kā tagad ir diagrammas pieejams, kur salīdzināt tur lielopu gaļas vai augu valsts produktu vai vistas gaļas ietekme tajā pilnajā ražošanas ciklā. Tas ir tikai tagad parādījies. Bet saknes senas. Piedod. Es gribēju pieminēt šo jau diezgan seno piemēru, bet man gribējās arī izcelt dažus šī gada piemērus. Jau minētā jauniešu rīkotā performance, man liekas, Vērmanas dārzā bija diezgan tāds patīkams highlights, tā varētu teikt, jo tieši jaunās paudzes iesaisti, studenti, skolēni, man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo viņiem nāksies visvairāk ar to saskarties, ar klimatu pārmaiņu sekām, ar pārtikas ražošanas izaicinājumiem, cik ilgi mēs pieturēsimies pie industriālās lopkopības, kas lielā mērā būs no viņiem atkarīgs. Tāpēc, man liekas, ir ļoti svarīgi sasniegt to auditoriju un iesaistīt cilvēkus un informēt, protams. Tāpēc es arī priecājos, ka pēc zemeslode ir atvērts brīvprātīgajiem iesaistīties, jo tas ļoti palīdz gan saprast labāk, gan arī just vairāk tādu piederības sajūtu, ka tu esi arī daļa no tām pārmaiņām un tu vairāk saproti, kā tas reāli praktiski notiek, kā mēs varam kaut ko iespaidot, iedvesmot cilvēkus. Tieši tā, liela daļa mūsu brīvprātīgo ir jaunieši, un jauniešiem tiešām šis ir ļoti aktuāli, kā tu saki, es arī gribēju izcelt prieks, ka darbojās un veic šīs performances, ko stāsti. Un arī dalībnieki, mēs skatāmies vecuma grupās, protams, daudz jaunu cilvēku piedalās. Bet ir visās vecuma grupās, nevarētu teikt. Man šeit izteikti, no kaut kādiem 20, 50, varbūt tie ir grupa visvairāk kopā. Bet arī vecāki cilvēki un interesēs par to. Man šeit tas arī svarīgi, tāpēc, ka mūsdienās ar visu jauniem cilvēkiem nevienmēr varbūt ir tik daudz
ja mēs skatāmies tieši pirktspējas ziņā, un svarīgi arī, ka vecāki valsts izglītojas un cenšas uzlabot savus paradumus. Un tas arī patiesībā par jauniešiem. Mēs pāris gadiem veicām pasūtījām aptauju, kur tika, tagad varbūt vēl samalot ciparus, bet man šķiet, ka puse no jauniešiem Latvijas sabiedrībā vēlas ēst vairāk augvalsts uzturu. Un būtībā, visu šo mēs redzam trendus, kā tas nāk no rietumu valstīm pie mums. Arī tagad pagājušo gadu tikko tika veikts pētījums Rietumē Eiropā tieši par pircēju attieksmi pret augvalsts produktiem. Un tur gadu uzlaboti rezultāti. Un tā, kaut kur es tur arī piefiksējuši. Jā, ka rietumu valstīs jau 50% sabiedrības samazina apzināti savu patēriņu, un gandrīz 50% to dara. Tas man šķiet arī svarīgi, šis veselības. Ja neapēc zemeslodu, varbūt mēs tā kā vairāk fokusējamies no tā vides, no dabas aspekta, bet tomēr arī veselība ir ļoti svarīgs iemesls un svarīgs. Jā, kādēļ to darīt, un to mēs redzam arī pētījumos, kas arī Latvijā parādās pagājušo gadu, kas bija par to, kā mūsu sabiedrībā, cik daudz ko mēs patērējam, un par gaļas un kur maz dārzeņu. Kur neapēc zemes to lielisks veids, kā pamēģināt aizstāt gaļu ar pākšaugiem un citu no augu valsts veselīgo. Jā, to es arī gribēju pieminēt. Tas bija raidījums Aizliegtais paņēmiens, vai ne? Kurā bija stāsts par to, kāds ir Latvijas iedzīvotāju uzturs, kā ēd Latvijas iedzīvotāji, un tur bija par visdažādākajām uzturu lietām, bet arī diezgan nozīmīga, man liekas, daļa bija tieši par gaļu, par dzīvnieku izcelsmes produktiem, un kā tie var veicināt veselības riskus, dažādu slimību izplatītu riskus, sirds asinsvadu, gremošanas traktā, un arī tika pieminēti vides apsvērumi. Tā kā, jā, tas tiešām, man liekas, tāds spilgts piemērs, jo Aizliegtais paņēmiens ir, manuprāt, ļoti populārs raidījums, ko skatās, un tas sasniedz arī visdažādāko paudžu cilvēkus. Uzticams mēdījis, tā kā, jā, sāls cukurs, mēs visi zinām, ka tas ir slikti, bet gaļa, tagad arvien vairāk man šeit cilvēki zina, ka vajadzētu mazāk, nevajadzētu tik daudz, bet tas man šeit nav vēl tik izplatīta zināšana. Un patiesībā, ja skatās ciparos, tad es gribēju piebilst, Latvijā skatāmies uz sarkano gaļu tieši, tad Latvijā aptuveni 50 kilogramus gadā vidēji viens cilvēks patērē, bet mūsu ministrija iesaka uz pusi mazāk. Un tad, ja mēs skatāmies vēl uz Ziemeļvalstu rekomendācijām, tad vēl mazāk, un vispār globālā līmenī ir tāda komisija autoritīva Eat Lancet, un viņi vispār iesaka ne vairāk par 5 kilogramiem sarkanās gaļas. Tagad tas vispār ir, tas mums vēl galīgi neiedomājam. Bet mūsu veselības ministrijas ieteikumiem, tad mēs uz pusi par daudz patērējam. Jā, Lancet, ja nemaldos, ir profesionāls tāds medicīnas žurnāls, un tas Eat Lancet ir tieši par uzturām tēmām. Tā kā tas ir nopietni. Jā, tieši par ilgspējīgu diētu, kā to, gan veselības, gan vidas aspektu saliekot kopā, kādai būtu jābūt tai perfektajai, tā teikt, diētai, tad tur ir reāli nevairāk par 5 kilogramiem. Jā, tā pašā aizliegtajā paņēmienā bija atsaukšanās uz tiem Ziemeļvalstu padomes uztur ieteikumiem, kas arī ir viens no, ja nemaldos, 2 avotiem Latvijas veselības ministrijas ieteikumiem. Un tur bija 10 ieteikumi saistībā tieši ar dzīvnieku izcelsmes pārtiku, un tais visos bija pieminēts klāt, ka tas ir gan veselības labad, gan vides apsvērumu dēļ. Tā kā man prieks, ka tas aizvien skaidrāk tiek pieminēts arī tajos aicinājumos, kas, manuprāt, agrāk bija tīri par veselību, par medicīnu, vai ne, ka tagad tas tiek skatīts kopsakarībās, ka tās lietas nevar skatīt atsevišķi. Un, protams,
par dzīvniekiem, manuprāt, tas ir pašsaprotami. Tur, tas netiek īsti pieminēts tajā, bet, manuprāt, tas ir ļoti pašsaprotami. Ka dzīvnieki cieši, ja viņus audzē gaļai, piena produktiem tā tālāk. Jo vēl viens piemērs. Īpaši industriālā palpapība, mēs skatāmies, protams, cilvēki bieži sakā, bet es taču pat savā tur, saimniecībā kaut ko daru, vai tas ir tik slikti, bet, te jau runa ir par to visu industriālo un par to, cik milzīgi ir tie apjomi, un tas, ko jau pieminēja augošais cilvēks, augošais patēriņš, ka, vienkārši tajā industrijā tos dzīvniekus neuzspēlīt radībām, tāpēc, kad ir vienkārši jāražo tik daudz. Jā. Bet man šeit vēl par tām uzturu rekomendācijām jāpaturprātā tas, ka tās ir ziemeļvalstu, jo bieži dzirdu, ka cilvēki saka, bet mēs esam ziemeļos, mums vajag gaļu un tā tālāk. Šīs uzturu rekomendācijas ir ziemeļvalstu. Tas man šķiet vienmēr uzsvērt. Jā. Un šajā sakarā ir interesanti, ka, piemēram, Spānija, Argentīna, Austrālija, Meksika ir valstis, kurās gaļas patēriņš ir pat lielāks nekā Latvijā. Lai gan tās ir daudz siltāka klimata zemes. Tā kā tur tāda cēloņa sakarība, man liekas, ir pārspīlēta. Tas ir tāds mīts, kas iegājies un joprojām turpinās, lai gan aizvien vairāk parādās dažādi dati un pētījumi, kur tas tiek atmests, drīzāk norādot to, ka tas, kā mēs ēdam, ir cieši saistīts ar mūsu tradīcijām, ar mūsu ieradumiem, ar valsts veselības un pārtikas politiku un visādām tādām lietām. Nav tā, ka cilvēki ļoti meditatīvi tur ieklausās dabā un ēd atbilstoši savas zemes klimatam un dabai piemērot. Tas tāds, man liekas, naivs pārspīlējums, kā to nosaukt. Vēl es gribēju pieminēt, žurnāla Ir mājaslapā bija apmēram 10 minūtes garš video, kas bija latviskots, profesionāli forši latviskots vācu, ja nemaldos, televīzijas kanāla Arte video arī tieši par gaļu. Tur bija tāds īsais aprakstīts pieteikums Eiropā, katrs otrais atsakās no gaļas, kā jau tu arī pieminēji. Vai jūs arī, kam ir labi iemesli, veģetāriešu diētas ir lētākas, labākas videi un veselībai, kā arī novērš dzīvnieku ciešanas? Arte uzzināja, kāpēc ir tik grūti pilnībā atteikties no gaļas un kādas ir gaļas alternatīvas pārtikā. Tā kā tāds pārskats no dažādiem skatpunktiem. Un Ir, manuprāt, arī ir viens no mūsdienu kvalitatīvākajiem Latvijas tādiem žurnālistikas mēdījiem. Un tas, ka viņi par to stāsta, tas ļoti mani iepriecināja. Bet jā, varbūt piemini vēl pāris spilgtas, manuprāt, organizācijas vai kādas mēdījus, var arī, protams, kādas slavenības, kas ir izaicinājuma vēstneši, bet man interesē tiešām varbūt organizācijas, kas iesaistās, kas ir atbalstījuši, jo tiešām esmu pārsteigts, ka, piemēram, Zaļais punkts, ja nemaldos, arī izteica atbalstu un visādas citas, bet jā, piemini. Jā, tiešām ļoti daudz iesaistās un ļoti daudz atbalsta, tā kā grūti uzreiz tā izcelt kādu, es negribu nevienu apbežot, nenosaucot, bet, atbalstītāji tiešām ir visās jomās ļoti daudz, kā mēs pat minēju tie vēstneši, mums ir jau ilgstoši, kas atbalsta, kas arī tagad mājaslapā kā vispārīgi nevis konkrēta gada kampaņa vēstneši, kā mēs iepriekšējām, bet vienkārši šīs kampaņas idejas vēstneši, ir mūziķis Markus Rīva, kurš arī ir vegāns, tāpēc profesionāls sportists Nils Jansons, arī visi noteikti zinām TV personība Kristīna Garklāva, Anna Rozīte, kas ir arī uzturu speciāliste, vēl piedevām. Tie mūsu uzticamie draugi jau ilgu laiku, kas atbalsta izaicinājumu. Un šogad arī, tad, kad atklājām pieteikšanos, publicējām tādu video, kur citas slavenības, kas varbūt iepriekš daļa bija, daļa nebija saskārušies ar izaicinājumu un augvalsts uzturu. Viņi izmēģināja uzkodas no Kozītes, kas ir vegānisks restorāns Rīgā, un tad bija visādi tur, kā viņiem gāja, kas viņiem patika, kas nepatika, un tur bija vesela grupa, mums 9 cilvēki, gan Aija Andrēja, Vinteris Busulis, arī influenceri Lauris Zalāns, Indija Losgačova, vairāki, vēl tur var paskatīties pēc tam jau pēc Zemeslodī Instagramā, kurš nav redzējis video, kā viņiem gāja. Arī visi apņēmās piedalīties izaicinājumā. Esmu redzējusi gan no Aijas Andrējas, gan no Intara Busuļa, ka viņi ir gatavi
tā var atrast, kā viņiem iet ar šo. Un, jā, forši arī tas atkal, ka tie dažādie līmeņi, protams, katrs izvēlās savam piemērotu, savām iespējām un dzīves situācijai, un galvenais darām kaut ko. Un, ja skatāmies par tām organizācijām, mums ir interesanti sadarbība bijušas tieši ar Latvijas dabas fondu, kas arī mums kā viesautori sagatavoja vienu no izaicinājumu vēstulēm, kas ir tieši par apgaļu, jo tas arī ir kaut kas tāds, ko cilvēki bieži jautā, bet kā tad tur jāvām un visu un tā, un tāpēc ir arī viena diena tieši fokusējamies, kur viņi arī vairāk informācijas par šo tēmu sagatavojuši. Tā jauka sadarbība un atbalsts. Tāpat arī no žurnāla bioloģiski, arī mums ir viesautors tieši par bioloģisko pārtiku ekspertu un sagatavojas saturu. Un, protams, jāpiemina arī partneri visi, kas mūsu galvenie atbalstītāji, Lidl, Alpro un Maxima. Protams, arī visi pārējie. Tā skaitā arī Rimi, un tāpēc šogad ir pirmās tāds gads, kad izcinājumā iesaistās visi 3 lielie mazumtirgotāji. Tā ir ļoti liels atbalstāms solis, kad no malā savas konkurences lietas, un visi iesaistās un atbalsta šo ideju un atbalsta to, ka sabiedrība mēģina dzīvot dabai draudzīgāk un veselīgāk. Vienalga, kurš ir tavs mīļākais veikals vai kas tev mājās ir tuvāk, tu vari aiziet un tu vari atrast kāds īpašs piedāvājums un tu vari izmēģināt. Tā kā to man ļoti gribētu izcelt. Ja, un rezultātā, manuprāt, ir ļoti grūti nepamanīt, ka tāda kampaņa ir tāds izaicinājums noteikti, un tas jau, es domāju, cilvēkiem raisa interesi. Tiem, kas pirmo reizi to varbūt redz, kas tas tāds ir, kāpēc kādā ziņā neapēdas zemeslodi, un prieks, ka tas tā ir attīstījies un virzās uz priekšu. Un jā, jau šomēnes janvārs ir pārpusē, tā kā tas no starta signāla brīža jau ir laiks pagājis, bet ik viens var joprojām pieteikties, vai ne? Jā, joprojām var pieteikties, un tagad pieskaties, tad no nākamās dienas tev nāk pirmā vēstule, nekas nav nokavēts, tā kā viss turpinās vienkārši. Tad tev varbūt tas ir nevis janvāra izaicinājums, bet mēneša izaicinājums. Un kā to cilvēki var darīt? Jāiet uz mājaslapu www.neapēdzemeslode.lv. Jāizvēl savs līmenis, jāpiereģistrējas, un tad e-pastā tālāk jāskatās. Jāuzmanās, citreiz vēstules iekrīt spam, vai kāds kastītājs, kas tur ir promotions, kurā atkarībā, kuru e-pastu lieto, tā kā vērts sākumā paskatīties, lai atrastu apstiprinājumu vēstuli, un ja kāds pārvilkt viņu uz galveno kastīti, lai nepazūd pēc tam tālākais. Protams, sociālajos tīklos var piesakot neapēd zemeslodi, un arī Facebookā ir paliela grupa, kur cilvēki dalās gan ar maltītēm, gan droši vien kādiem jautājumiem, vai ne? Jā, tieši tā grupa ir dalībniekiem, vai arī tur jebkurš var pieteikties arī? Tā ir tieši dalībniekiem grupa. Tad, kad atnāk pirmā izaicinājuma vēstule, tad tur viens no uzdevumiem dienas ir, kad tur ir links, un tur var pievienoties šai grupai, un tad jāvar dalīties gan ar jautājumiem, gan pagatavotajiem meistardarbiem, kulinārajiem. Un tā, jā, tur ir daudz dalībnieku arī no iepriekšējiem gadiem, tā kā daudz liela zināšanu bāze. Cilvēki palīdzēt un atbildēt. Jā. Un par sociāliem, kā tu saki, arī jā, noteikti piesakot, un tad arī mēs turpinām publicēt arī gada gaitā, gan vairāk receptes, kas arī, piemēram, vasarā, jo šī arī viena lieta, ko cilvēki bieži prasa, bet kāpēc janvārī mums nav tik tur vietējo dārzeņu vai kaut kā tā, un šī tā kā jā, vai piesakot mums, un tad arī vasarā vairāk arī dārzeņiem citas receptes, un nāk to. Bet atbildi uz šo jautājumu par janvāru droši vien ir tāpēc, ka citur pasaulē notiek vegaņori kampaņa, kas ir ļoti līdzīga, un tāpēc, lai tas būtu sinhroni ar globālām norisēm, vai ne? Cik es saprotu, tāpēc. Un, protams, arī gada sākums iezīmējās ar apņemšanos. Cilvēki grib kaut ko pamainīt uz labu savā dzīvē, tagad tas ir ļoti... Jā, tu uzminēji. Abi divi iemesli, jā, tieši tā, gan, ka tas ir globāli augu valsts uztur mēnesis, gan tieši tā, jā, un apņemšanās cilvēki
Ziemassvētkos jauno gadu pārādamies, un tad gribam veselīgāk, gribam vieglāk, gribam labāk, un kur janvārs tieši. Man šeit arī, tāpēc, ka tas ir viens no arī tumšajiem mēnešiem, kad varbūt tik daudz notiek, varbūt mēs esam bišķiņi vairāk mājās, un var arī bišķiņi vairāk pagatavot pats. Tad es domāju, ja izaicinājums būtu vasarā, būtu vairāk mūsu vienkāršo produktu, bet varbūt, kad vasarā ir tik daudz cits lietas pat darīt. Tā kā man šķiet arī tādā ziņā ziemā ir labi. Un tas, ka tu tagad pamēģini un iemācies kādu vairāk ziemīgāks recepts, jau nenozīmē, ka tu nevari turpināt vasarā un atkal uztaisīt pats sev valsts nedēļu vai mēnesi vai kā citādi. Mani jautājumi ir beigušies sagatavotie, bet varbūt ir vēl kaut kas, ko tu noteikti gribētu pieminēt, ko mēs varbūt palaidām garām vai mazliet īsi tikai pieskārāmies un ir vērts varbūt plašāk. Nu, pirmkārt, mums noteikti, to jau es minēju, man šeit galvenais paturēt prātā, ka katrs solīts, katra maltīte ir svarīga. Un nevajag uz to skatīties tā, ka, es nevaru ēst vegāniski, vai es nevaru tur pilnībā izstāt gaļu, tad šis nav man. Tā nevajadzētu darīt noteikti, vajag pamēģināt un soli pa solim. Tas ir vislabākais veids, kā palēnām atklāt jaunus šos knifus, jaunus produktus un ilgspējīgi arī ieviest šīs izmaiņas savā uzturā. Un otrs, laikam, ir tas, ka, ir jau daudz visādi skeptiķi, viss kaut kas notiek apkārt un tiek runāts par un ap šo kustību. Bet es gribētu iedrošināt cilvēkus pašiem pamēģināt. Un, ja tu pamēģini un tev nepatīk, tad jau, tad var darīt citas lietas. Bet, ja tu ticamāk, ka tu pamēģinās un ka tu atklās, ka tas ir forši un aizraujoši, un tad tā arī turpināt. To mēs redzam, katru gadu mēs veicam aptaujas pēc izaicinājuma, uzreiz pēc izaicinājuma skatāmies, kā cilvēkiem gājas, un pēc tam 6 mēnešus pēc, arī, lai redzētu, kādas ir tās uztura izmaiņas, vai viņas ir īslaicīgas vai tomēr ilgākas. Un katru gadu mēs redzam rezultātus, ka šīs izmaiņas ir uz ilgāku laiku. Un man šķiet, ka tas ir saprotams. Pa to mēnesi tu atklāji šos veidus, atklāji receptes, kas tev iepatīks, un tad jau tu viņus turpini izmantot. Es atcerējos, ka saistībā ar droši vien citu tēmu, bet tieši par paradumu maiņu, kad 3 nedēļas vai apmēram 21 dienu, 1 mēnesis nopaļojot, ir tas laiks, kas nostrādā, lai mainītu kaut kādas ieradumus, lai tu pamazām iemācītos, lai tos ķermenis kaut cik pielāgotos. Tas, protams, nenozīmē, ka tu esi pilnībā jau gludi uz jaunās takas, bet tiešām tas bieži vien ir salīdzinoši neilga laika jautājums, vairāk nekā varbūt gribētu tā pašam no sevis, bet ja tev ir jau gatavs sagatavots un e-pastu komplektiņš visi tā mēneša garumā, un turklāt vēl tev veikalos panāk pretī ar īpašu produktu piedāvājumu, pat McDonald's tagad cenšas uztaisīt augu burgeri. Tad, es domāju, tā mēneša laikā es nebrīnos, ka cilvēki attopās, ka nebija nemaz tik grūti un ir interesantāk, garšīgāk, daudzveidīgāk nekā man likās. Un pat, ja es nepieturēšos 100% pie tā, tagad man ir iestrādes un es esmu gatavs pamazām pamainīt, kā es dzīvoju, kā es ēdu. Un ja tā darītu vairāk cilvēku, tad viennozīmīgi tam būtu ietekmē arī uz apkārtējo vidi, uz to, cik tie produkti maksā, uz to, cik daudz par to zina un saprot gan ārsti, ar kuriem mēs runājam, gan uzturu speciālisti, ka tas tāds lavīnas efekts, man liekas, neizbēgami. Tieši tā, arī ģimenēm man šeit ļoti svarīgi. Tas arī, kā mēs saviem bērniem mācam, ko vajadzētu ēst, un kā saprotēt uztur, tas arī ļoti svarīgi ir mūsu nākotne. Un skolās nav varbūt tas vēl ļoti sakārtot visu šī lieta. Viss ir process. Tieši tā. Un arī tur mēs redzam diezgan pamatīgas pārmaiņas pēdējos 10 gados, tā kā ir ļoti, man liekas, mainījušās lietas uz labu, arī tie paši valsts veselīgi uzturu ieteikumi ir pamainījušies, ka tagad tajos jaunajos vairs nav minimālais gaļas daudzums norādīts, ir tikai maksimālais un minimālais vairs neeksistē. Tas nozīmē, ka arī bezgaļas uzturs ir pieņemams no valsts skatījumā, un tas pirms tam nebija, vai saistībā ar to, ka skolas drīkst arī tagad ēdienkartē pasniegt tikai veģetāru uzturu. Tas ir pavisam nesens pārmaiņas, un es domāju, tādas līdzīgas pavērsienus mēs redzēsim arī nākamajos gados. Un
Jā, bet tur joprojām ir, kur augt, jo, nu, tieši skolu jautājumā noteikti, jo mēs arī runājām par nepēc zemesodi akcijas kaut kādu paplašināšanu arī skolās, piemēram, bet tur ir ļoti sarežģīti, tāpēc, ka tāpat kaut arī var teorētiski būt veģetārs ēdienkarts vai veģetārs maltītes, tomēr ir kaut kāds tas minimums noteikts, nu, noteikumos, gaļas minimums, kas jāpasniedz nedēļas griezumā, līdz ar to tu nevari. Pat, ja tu vienu dienu pasniedz veģetāru maltīti, piemēram, tev tad kādā citā dienā jāliek divreiz vairāk gaļas. Tas gan ir dīvaini, jā. Jā, vēl. Jā, bet, nu, ir arī, jā, katrā ziņā progress notiek, kā jau tu saki, progress notiek visā pasaulē, un mēs cenšamies tikt līdzi. Starp citu, vēl viens, nu, tāda labā ziņa piemērs, ka Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācijas, jeb LDUSA vadītāja tagad ir Guna Bīlande, kurai ir bijuši jau vairāki raksti par vegānisku uzturu, kas pieejami internetā. Viņa ir arī piedalījusies zooteikas raidījumos, un viņa ir lekcijas vairākas bijušas par šīm tēmām. Tā kā viņa tagad ir Latvijas, ja nemaldos, lielākās uzturu speciālistu organizācijas vadītāja, tad es nebrīnos, ka arī būs vieglāk kaut kādām tādām pārmaiņām virzīties. Tā kā ir vērts to zināt, jo tas silda sirdi, bet arī dod cerību, ka wow. Jā, pēdējā gadā jau viņi tur ir sākuši kampaņas tieši saistībā ar skolu, man šeit vairāk tur par to sāli un cukuru un tādām lietām pagaidām, bet tas, jā, noteikti es arī cerīgi skatos uz to, jo Guna Bīlanda arī mūsu vēstuļu, tā kā viņa ir pārbaudījis mūsu vēstules tās, kuras ir par uzturu tēmām tieši, tā kā, jā, noteikti. Esam priecīgi par to, varam gaidīt labu, aizmirsu vārdu, jā. Labāka nākotnē ir tajā jau. Tieši tā. Nu, es domāju, ka uz šādas nots ir īstais mirklis, kad varētu arī likt punktu. Ja tev vēl kaut kas piebilstams, atsūti man ziņu vai uzrakst komentāros. Šo sarunu īsākā versijā es iekļaušu nākamajā zooteikas raidījumā arī papildinot ar kādām dzīvnieku tēmu ziņām. Varbūt vēl man nāks prātā kaut kas, bet arī tu droši var atsūtīt, un varbūt, ja kādi jautājumi skatītājiem, mēs varam to pielipināt klāt. Jā, visiem, kam šī tēma interesē, ejiet uz Neapiet zemeslodi mājaslapu, joprojām var pieteikties. Ja vēlaties atbalstīt zooteikas darbu, varat Patreonā atbalstīt vai caur PayPal. Un, jā, prieks, ka jums tas viss cerams interesē. Paldies, ka skatījāties. Paldies, Lilita, par lielisko darbu, ko tu darīji, un ceru, ka tev nervi nav čupā. Varbūt lasot komentārus, ceru, ka tu arī sliktos komentārus varbūt visus nemaz nelasi. Tas jau redzēt, jo mums tad dažreiz caur zooteiku piesaisties un palīdz. Mēs ļoti novērtēt, jā, rokas ir. Gan brīvprātīgie, gan es, gan nekur arī citi atbalstītāji palīdz atbildēt jautājumiem. Tā kā jā, par to liels prieks un paldies visiem, kas skatījās. Paldies tev, ka tu aicini. Un noteikti, jā, varam vēl, ja ir kādi jautājumi, kas vēl uz manu pusi sūtāms, tad atbildēšu. Un, jā, lai garšīgs visiem vakars. Jā, paldies tev. Čau, tā. Atā.